1.12 uzdevums. Nu, izlasi uzdevumu pats. Es stāstīšu, kā šādu uzdevumu risināt. Var apstādināt video, ja to nepieciešams. Bet, lai atrisinātu šo uzdevumu, es iesaku uzzīmēt zīmējumu. Un vispirms pieņemsim, ka šī ir, tā varētu būt X-as, Y-as, varat viņu saukt pilnīgi vienalga, kā. Es viņu tagad nosaukšu par Y-asi. Un pieņemsim, ka šis ir 0 augstums. Un mēs no šejienes izsviežam bumbu. Bumba uzlido augšā, sasniedz maksimālo augstumu un tad krīt lejā. Un mēs zinām, ka kopējais ceļš ir 20 metri. Tā kā tā bumba lido uz augšu tikpat lielu attālumu, cik viņa krīt lejā, mēs varam pateikt, ka tas maksimālais augstums, nosauksim to par, piemēram, H-max, tas maksimālais augstums ir puse no visa ceļa. Un tad sanāk, ka tie ir 10 metri. 20 līdz 2. Un tagad apskatām A piemēru. A piemērā tātad mums ir jādabū, kāds ir pārvietojums un kāds ir veiktais ceļš. Ja tā bumba atrodas 10 metru augstumā, tad viņa ir veikusi 10 metrus, un arī pārvietojums ir 10 metri. Tātad gan ceļš, gan pārvietojums ir 10 metri. B gadījumā ir nedaudz citādāk. Ja tā bumbiņa atrodas tātad 3 metru augstumā, pieņemsim, ka te ir 3 metri. Sanāk, ka pārvietojums ir 3 metri, jo viņi sākumā atradās šeit un beigās ir šeit. Un tad beigu mīnus sākuma 3 mīnus 0 sanāk 3 metri. Tas ir pārvietojums. Bet ceļš. Ceļš varētu būt 3 metri, ja tā lodīte ir 3 metru augstumā lidojumā uz augšu. Tātad ceļam, B gadījumā, viena atbilde ir 3 metri, otra atbilde savukārt varētu gadīties, ka tā lodīte ir uzlidojusi līdz augšai, tātad veikusi 10 metrus un krīt lejā. Un tad tikai atrodas 3 metru augstumā, un tādā gadījumā ceļš varētu būt tātad 10 metru uz augšu un 10 uz leju, bet tie 3 tomēr nē, tātad 10 minus 7, 7, tātad kopā 17 metri būtu ceļš B gadījumā. Nu, lūk, tātad mums ir gan A, gan B noskaidrots. Un tad noteikti bumbas pārvietojumu, kad tā veikusi 12 metrus. Jautājums, kur tā bumba atradīsies? Tātad, ja viņa ir 12 metrus veikusi, 10 no tiem ir uz augšu un 2 uz leju. Ja no 10 metru augstuma viņa 2 veic uz leju, nu tad viņa būs 8 metru augstumā. Un tātad šeit atbilde būs 8 metri. Tas arī viss.